Labdien, Vēži, labdien, Jūlijā, un skatīsim, ko tad taro kārtas stāsta par Vēža zīmi Jūlijā. Vēži šajā mēnesī būs patiešām mierīgi, apcerīgi un ar tendenci raudzīties tā kā no malas uz to, ko tad pārējie tā skraida, ņemās, darās, aktivizējās un brīnīsies Vēža, kādēļ gan apkārtējā pasaule neizbauda šo skaisto mēnesi, ko mēs saucam par vasaras vidu, jūliju, un pareizi vien darīsiet. Tātad plānošana, apcerēšana, skatīšanās, pārdomāšana, apcere. Tas ir pareizākais veids, kā šajā mēnesī darboties, lai lietas iet savu gaitu un jūs piedalieties tur, kur ceļš ir vaļā, bet nemēģiniet tikt iekšā pa tām durvīm, kur durvis ir aizvērtas. Paraudzīsimies, kur ir darbs, kas ir darbā. Darbs dažiem Vēžiem būs saistīts ar ārzemēm, ar vairākiem piedāvājumiem, ar mērogu, ar ārzemēm, iespējams ar apmācībām ārzemēs vai darbošanos ārzemēs. Izvērtējot šos piedāvājumus, viņi abi, manuprāt, vairāki, tātad abi ir pietiekami interesanti, ar tendenci attīstīties, ar tendenci turpināties, un tas nes daudz jaunu zināšanu, gudrību, iepazīšanos, tas atver vairāk ceļu un pavēr tādu, tā kā turpmāku sadarbību, kā vislabāk to realizēt. Jā, vislabāk gan šajā plānošanas procesā jau ielikt savu interesi, ielikt tad arī materiālo daļu, tā kā es teiktu darbā, nevienu sapņojiet par to, kas varētu būt, un tur ir, un jums būs par ko sapņot, un jūs varēsiet daudzas lietas tā kā atļauties izdomāt, un tas būs ļoti interesanti un forši, bet pacentieties lūdzu visam pielikt arī to materiālo pusi un paprasīt, cik par to maksā, vai kādi būs mani izdevumi tajā jomā. Tas galu galā ir darbs, ja? Tas nav hobijs vai ceļojums vienkārši. Tā, privātā dzīve. Jā, privātā dzīvē turpinās šis te noskaņojums, kas ir kopsumā, tā ir apcere. Tā ir nemainīga situācija, kurā es vairāk mēģinu saprast savu partneri, novērot viņu, novērot sevi partnerībā, novērot to, kā mēs abi divi miedarbojamies, un tas neprasa nekādu īpašu iesaistīšanos vai īpašu aktivitāti. Daudziem Vēžiem, acīm redzot, partners būs daudz prombūtnē, jo šajā kārtī ir sava daļa vientulības, tā ir iespēja, ka jūs apcerat savu partneriem tādēļ, ka partners ir kaut kur devies, atrodas prombūtnē, atrodas darbā, atrodas ceļojumā, atrodas kādā retrītā, un arī jums savā ziņā iznāk, šī apcere tiek piedāvāta. Tiem, kas šajā mēnesī no Vēžiem meklē partnerību, man šķiet, ka šeit tā kā neizdodas atrast to, kas šķiet interesants un vēlams. Un padoms. Trešais pakārtējs, ja? Trešais pakārtējs, kur es jums salieku visus trīs kopā, cik dažādi attēli, cik interesanti, bet padoms ir tāds, ka ne jau mēs nosakam savu ceļu, ne jau mēs virzām visu to, ko mēs, kuru katru mirkli ieplānojam un daram. Tas ir kosmos, tie ir augstākie spēki, tas ir mūsu vadītājs no augšpuses, kas mūs noliek konkrētā vietā, ar konkrētiem uzdevumiem un ar iespēju piepildīt savu dzīvi tādā veidā, kā mēs paši izvēlamies. Ļoti interesants mēnesis Vēži, lai jums izdodas to realizēt sev vislabākajā veidā. Uz tikšanos!